Sveika, mīļā! Eņģeļi ir klātesoši, lai tev palīdzētu šajā nedēļā, sniedzot vēstījumu, kas ienes mieru, skaidrību un spēku. Tie ir veltīti tev, Latvijas sievietei, lai iedvesmotu tevi, atrast līdzsvaru, pieņemt apzinātus lēmumus, pieņemt pašai sevi un atvērties jauniem sākumiem savā dzīvē. Katram jautājumam, kas, manuprāt, ir aktuāls ikvienas sievietes dzīvē un gandrīz katru nedēļu, es izvelku pa vienai eņģeļu kārtī. No eņģeļu kavas. Šī eņģeļu kava ir brīnišķīga. Tajā ir eņģeļi un arī eņģeļu sigila, kas palīdz piesaistīt eņģeļu spēku šai nedēļai. Eņģeļi vienmēr ir līdzās. Uzticies viņu gaismai un mīlestībai. Kā celt enerģijas vibrācijas šajā nedēļā? Man vēstījumu sniedz eņģelis Vehujaks. Vehujaks ir gribas un drosmes eņģelis. Viņš aicina šajā nedēļā fokusēties uz jauniem sākumiem un spēka apzināšanos sevī, lai celtu savas vibrācijas. Saki šādu mantru: es esmu spēka un gaismas avots. Mana enerģija ir tīra un mirdzoša. Starp citu, tu vari veikt tik dienu mazu, bet ļoti nozīmīgu soli sev pašai par labu, vai tā būtu jauna ideja, jauna dienas rutīna vai radošs kāds darbiņš vai projekts. Vehujaks iedvesmo tevi sākt no jauna ar pārliecību. Tātad uz priekšu. Kā pieņemt lēmumu sarežģītā situācijā, ja tādi šonedēļ jārisina? Vēstījumu sniegs eņģelis Mikaels. Mikaels ir dievišķās kārtības un aizsardzības eņģelis. Jā, mēs viņu zinām arī ar daudziem citiem vārdiem kā Mihaels un Miķelis. Viņš tevi aicina palikt uzticīgai pašai savai patiesībai. Ja tev ir jāpieņem sarežģīts lēmums, Mikaels aicina tevi sev pajautāt: kas ir patiess un pareizs manā dzīvē? Un kā šis lēmums kalpo manam augstākajam labumam? Atceries, ka tev piemīt iekšēja gudrība un spēks pieņemt apzinātu lēmumu. Mikaels ir ar tevi, lai aizsargātu un vadītu caur šai situācijai. Tāpēc paļaujies uz viņa vadību un viss sakārtosies. Kam pievērst uzmanību šajā nedēļā attiecībās? Man ir izkritis Hahahels. Hahahels ir ticības un uzticības eņģelis. Viņš tevi šodien aicina pievērst šajā nedēļā uzmanību attiecību garīgajai dimensijai, tieši garīgajai pusei. Vai jūsu saikne ar partneri stiprinās caur godīgumu, savstarpēju sapratni un atbalstu? Tas ir būtisks jautājums. Hahahels mudina tevi izteikt pateicību saviem mīļajiem un būt klātesošai brīžos, kad viņiem tas ir visvairāk nepieciešams. Ja kāds lūdz tev pabūt ar viņu, viņu uzklausīt, tad tam šajā nedēļā ir īpaša nozīme. Kā šajā nedēļā rīkoties, lai sakārtotu finanšu un darba jautājumus? Atbildi man sniedz eņģelis Pahaljaks. Pahaljaks ir morālās integritātes un radošuma eņģelis. Viņš aicina šonedēļ būt tev atklātai par saviem mērķiem un vēlmēm.
Pieraksti savus finanšu un darba mērķus. Nosaki konkrētus soļus to sasniegšanai. Starp citu, viņš atgādina. Godīgums pašai pret sevi ir labākais ceļš uz panākumiem. Ja rodas izaicinājumu, pilna diena vai kāda situācija, Pahaljahs iedrošina rīkoties ar pacietību, godīgumu un skaidrību. Lietas jānosauc īstajos vārdos. Kā rīkoties, lai uzlabotu attiecības vai risinātu konfliktu, ja tāds šajā nedēļā gadīsies? Vēstījumu sniedz eņģelis Rafēls. Viņš ir dziedināšanas un līdzcietības eņģelis. Viņš iesaka konfliktos vai spriedzes brīžos pievērsties piedošanai. Viņš aicina tevi klausīties ar līdzcietību un dalīties savās sajūtās, sakot, es vēlos, lai mēs šo atrisinām kopā. Rafēls atgādina, ka piedošana ir atslēga harmonisku attiecību veidošanai un stiprināšanai. Un starp citu, svarīgi ir arī piedot pašai sev. Kā atrast mieru un skaidrību ikvienā situācijā šajā nedēļā? Eņģelis Nelhēls, iekšējās skaidrības eņģelis, aicina šajā nedēļā praktizēt klusuma un miera mirkļus. Ik rītu vai vakaru pavadi dažas minūtes meditācijā vai apcerē, lai sakārtotu domas. Nelhēls iedrošina tevi uzticēties savam iekšējam kompasam, un tik tiešām katrā no mums tāds ir, jo skaidrība rodas mierā un līdzsvarā. Kam šonedēļ ir svarīgi pievērst uzmanību? Eņģelis Jaiels, panākumu un veiksmes eņģelis, aicina šonedēļ pievērst uzmanību iespējām un atbalsta saņemšanai no citiem. Var gadīties, ka tev nāk palīgā kāds draugs vai kolēģis vai ģimenes loceklis, lai palīdzētu atrisināt problēmu vai uzsākt kaut ko jaunu. Īsi atvērti sadarbībai un atbalstam. Bieži vien mēs atsakamies no palīdzības vai no kāda atbalsta piedāvājuma, mums ir nērti, vai arī mums liekas, ka mēs pašas visu varam, bet zini, šonedēļ ļauj, lai kāds tev palīdz un sniedz atbalstu. Tu sajutīsies daudz labāk. Kam šonedēļ ir piemērots laiks? Nitēls labvēlības un skaistuma eņģelis norāda, ka šī nedēļa ir ideāli piemērota, lai tu laiku veltītu sev, savai personīgajai izaugsmai. Velti laiku tam, kas vairo tavu prieku, labsajūtu vai labklājību. Vai tas būtu kāds hobijs, sporta nodarbība, vai vienkārši kāds skaistuma rituāls vai spā salona apmeklējums. Eņģelis atgādina, ka tava laime un labsajūta ir ļoti svarīgs spēks. Tad arī citās dzīves situācijās ar visu tiksi galā daudz veiksmīgāk. No kā šonedēļ izvairīties? Eņģelis, taisnības un skaidrības eņģelis brīdina mūs izvairīties no pilnīgi un totāli nevajadzīgām drāmām vai konfliktiem. Miers, harmonija, nebevelti. Iepriekšējā pozīcijā eņģelis mums ieteica veltīt laiku sev, jo mums ir svarīga sev iekšējā laime un spēks un harmonija. Arī šajā situācijā eņģelis aicina tevi šonedēļ palikt uzticīgai patiesībai, saglabāt iekšējo mieru, nekonfliktēt, netaisīt drāmas vai histērijas, bet būt uzticīgai patiesībai. Un zini, galvenais, ko viņš saka, izvairies no baumām un pārsteidzīgiem spriedumiem par citiem cilvēkiem, vai arī par kādu dzirdētu frāzi, neielaid viņu savā sirdī, savā laukā.
tāpēc, ka tev šajā nedēļā var būt tendence kaut ko pārprast. Cilvēks tā būs kaut ko pateicis, bet viņš nemaz to tā nebūs domājis. Viņš atgādina, ka skaidrība, miers un harmonija vienmēr uzvar hausu. Es ticu, ka šie eņģeļu vēstījumi palīdzēs tev dzīvot harmoniski un ar pārliecību šajā nedēļā iziet cauri visām situācijām, kas tevi sagaida. Atceries, ka katrs izaicinājums ir arī iespēja, un eņģeļi vienmēr ir gatavi palīdzēt tev atrast pareizo ceļu, lai tev gaiša un mīlestības pilna nedēļa. Neaizmirsti parūpēties pati par sevi, lai tev izdodas.